Pavisam nesen kāda mamma, kur apmeklēja kopā ar savu dēlu seansu, piefiksēja uzreiz pēc pirmā seansa neparastu gadījumu pēc viņas vārdiem. Viņa brauc mājās sabiedriskā transportā un puika nepaņem telefonu un nesāk spēlēt spēlīt. Principā pēdējā laikā tāda novērojuma nav bijis, ka viņš nesēdē telefonā. Un tas ir ļoti vienkārši, bet tāda mazs sīkums. Un nevis tāpēc, ka mamma lika, nevis tāpēc, ka bija aizņemts ar kaut ko citu. Viņam vienkārši nevajadzēja vairāk sēdēt ekrānā. Kad smadzenes, saprot, ir mierā, tad vairs arī nav tādas iekšējās trauksmes, nav nepieciešamiem pēc kādiem ārējiem stimuliem. Un mierīgs prāts nozīmē mierīgas smadzenes. Un tas maina, varētu teikt, ļoti daudz. Gan bērniem, gan pieaugušiem. Un kas tur notiekās, ar ko tas ir saistīts? Neiroloģiski mēs skatāmies dopamīnu pārdozēšanu, parasti tas mums meklējam pēc stimula, bet tad, kad smadzenes ir mierām, viņam nav vajadzīgs stimuls. Tas ir tāpat kā līdzīgi, ka mēs esam noguruši, mēs meklējam kaut kādu stimulu, vai nu tas ir ekrānā, vai pie leduskapja. Un šajā gadījumā arī bērnam nav šāda stimula, nav nepieciešams. Tāpēc pēc Rīgbrain seansiem bieži mēs atzīmējam vai dzirdam, ka saka, esmu vairāk mierā ar sevi, un nav vajadzība aizbēgt kaut kur projām. Tā kā tiekamies kādā nākamā video vai tiekamies Rīgbrain seansos. Ja kas, uzdod kādu jautājumu. Čau!